Dace Vītoliņa hatha jogas un elpošanas pasniedzēja ar visiem tiem certifikātiem, ko es no galvas neatceros, bet es došu vārdu uzreiz Dacei, pastāstīt par sevi un tad jau vadīt tālāk šo webināru. Jā, mums iet ieraksts. Jā, mums iet ieraksts jau, jā, es to sākumiņu nogriezīšu, tā kā sākam. Jā, labvakar, dāmas, kas ir pievienojušās un tās, kas skatīsies ierakstā. Man tiešām liels prieks šeit būt. Un Ingrīdai milzīgs paldies par šo uzaicinājumu. Un jā, tā man ir tāda pirmā pieredze stāstīt par jogu šādā te Zoom platformā. Tā kā ir tāds patīkams uztraukums, kas ir ļoti tāds veselīgs, ja? Un jā, es esmu hatha jogas un elpošanas pasniedzēja, un noteikti jums uzreiz rodās jautājums, kas tā hatha joga tāda ir, jo to jogas virzienu ir ļoti daudz. Tad jā, hatha joga, tā ir klasiskā joga, tā ir pati klasiskā joga, no kā tad savukārt ir attīstījušās un izveidojušās visas citas jogas, un jogu veidu ir tiešām daudz. Un tie ir dažādi, un man kaut kā neiet tālāk, bet labi. Iet tālāk, mēs Jā, redzam. nu lūk. Un man tātad ir 51 gads, tā kā atbilst šai tēmai 50+. Esmu mamma 2 pieaugušām meitām un omīte 3 mazbērniem. Un jā, man ir tāda diezgan liela dzīves pieredze un vairākas augstākās izglītības, un maģistris arī uzņēmējdarbības vadībā, taču, manuprāt, vērtīgākais diploms ir tieši šis starptautiskais jogas certifikāts, jo tas man deva tieši šo piepildījuma sajūtu, tieši šo tādu misijas un tādu ļoti brīnišķīgu pēcgaršu tam, kad tas, ko es daru, tas tiešām nes augļus, un varbūt es viņus arī tā ātrāk arī redzu, jo es ļoti komunicēju ar savām dāmām, es uzturu šo kopienu, par ko es jums arī vēlāk pastāstīšu. Un jā, es sāku jogu praktizēt jau sen, vairāk kā 20 gadi atpakaļ, tad Latvijā nebija vēl tāda populāra šī te joga vispār, kā viņa ir pašlaik ļoti, ļoti populāra. Un pateicoties savai ļoti labai draudzenei, kas bija atbraukusi no Amerikas, viņa bija arī šeit pat Ogrē sākusi pasniegt jogu. Jā, es pati fiziski atrodos Aizkrauklē, un tad es no Aizkraukles pie viņas 2 reizes nedēļā braucu uz jogu, jo man ļoti patika. Un patika tieši sajūta, kā es jūtos pēc jogas, un tad kaut kādā brīdī man joga pazuda, jo man draudzene aizbrauca uz Ameriku, un vairs man šīs jogas nebija, jā. Un tad nāca daudz dažādi sporta veidi, noteikti kā jau mums daudzām ir, gan skriešanas, es skrēju garās distances, un vīrs vienā dienā bija izdomājis, ka tomēr jāaizved mani pie ārsta un jāpārbauda mana sirds, par ko es viņam esmu ļoti pateicīga, jo izrādās pārbaudot sirdi, atklājās, ka mans sirds muskulis ir mazāks nekā tam vajadzētu būt, un līdz ar to viņš nespēja tātad šīs te manas asinis tik daudz sapumpēt, cik man vajag, jā. Un tas pēc kaut kāda laika varēja arī kaut kā tā diezgan nelabi beigties. Un tad sākās peldēšana, nūjošana, riteņbraukšana, daudz un dažādi šie sporta veidi, un es esmu aktīvi bijusi visu laiku. Un tad pamazām man tā joga atkal atnāca manā dzīvē, un tā viņa pamazām nāca un gāja, jo ko es meklēju? Es meklēju pirmām kārtām sakārtot savu garīgo pasauli, jo es strādāju vadošā amatā, un arī tagad es vēl strādāju vadošā amatā, un ir diezgan liela atbildība un stress, un, protams, ka tas viss ietekmē veselību, sākās lielas muguras sāpes, man ir arī veikta meniska operācija, ceļa problēmas,
spranda un viss, kas saistās ar šo te visu, nu, kā jau mums katram ir sava tāda veselības vēsture. Jā, bet es gribu jums vairāk tieši pastāstīt par jogu, nevis vairāk par sevi. Nu, lūk, un tad par cik es dzīvoju tomēr reģionā, Aizkrauklē, un man nav šeit apkārtnē nevienas iespējas, kad es varētu apmeklēt klātienē jogu. Un tad es sāku pirkt šos te online abonementus, un tie man bija dažādi, pie dažādiem šiem te jogas pasniedzējiem. Un kas man pašai ļoti, ļoti pietrūka, bija tieši šī te cilvēciskā kontakta un motivācija, nu, kaut ko darīt. Piemēram, kad tu atnāc noguris mājās un tev ir, piemēram, tas abonements, tu varētu ieslēgt un izritināt to paklājiņu, bet, nu, ir grūti, ja tev nav kaut kāda motivātora, kas tev to var palīdzēt. Jā, un man arī pietrūka tas, ka nebija saiknes tieši ar šo manu pasniedzēju. Ja es arī, piemēram, uzrakstīju kādu jautājumu, tad, nu, es nesaņēmu atbildi vai arī saņēmu to pārāk vēl, ka man jau šis jautājums nebija tik aktuāls. Un līdz ar to man pašai izveidojās tāda, nevarētu teikt, ka labvēlīga šīta pieredze, un es domāju, ka, nu, ja es kādreiz kļūtu par jogas pasniedzēju, tad noteikti es kaut ko darītu savādāk. Nu jā, un ilgi nebija jāgaida, kad zvaigznes tā salikās, kad es tiešām nolēmu pati mācīties, jo līdz tam es visu laiku skatījos, kad Latvijā nebija tādas iespējas mācīties, vajadzēja braukt tikai kaut kur uz ārzemēm, bet, nu, tomēr tādam ģimenes cilvēkam kaut kur aizbraukt uz ārzemēm, nu, tas ir tā diezgan izaicinoši. Un tad es atradu, ka šeit Latvijā ir iespēja mācīties un dabūt šo te starptautisko sertifikātu, un es nolēmu pati iet šo te jogas pasniedzējas ceļu, lai varētu palīdzēt citiem. Un pati praktizējot ar tiešām milzīgu disciplīnu, jo es sajūtu šo labumu, ko dod joga, es arī sāku pamazām pati tā kā izdziedēties, nezinu, vai tas ir pareizais vārds, bet man kļuva labāk ar veselību. Man vairs nesāpēja mugura, nebija šie te savilktie pleci, jā, nesāpēja vairs kakls un spranda. Un kas bija pats galvenais, kad es iemācījos elpot, un tiklīdz man bija kaut kāds stresa brīdis, es ar elpu sev varēju palīdzēt, jo es esmu pēc dabas ļoti impulsīva, jā, un ļoti tāda aktīva. Nākamā nedēļa man ir dzimšanas diena, es esmu skorpions, un te jūs varat iedomāties. Jā, un ziniet, kā bija? Man visu laiku bija tāda ļoti neapmierinātība ar sevi. Es ļoti, tādi konflikti man bija ar sevi. Es ļoti mainīju frizūras, es mainīju matu griezumus, es mainīju matu krāsas. Un man likās, ka es šo ārējo tēlu nomainīšu, tad es jutīšos labāk, bet diemžēl tā nebija. Jā, un joga palīdzēja man šo te sakārtot manu prātu, ļoti, ļoti palīdzēja, un arī palīdzēja tas, kad es sāku ieklausīties sevī. Jā, es sāku ieklausīties sevī, un tieši tas man īstenībā ir ļoti daudz palīdzējis arī manā pārmaiņu procesā, ja, kas sākās mums šie hormonālie visi jautājumi, un tas man pašai ļoti, ļoti palīdzēja tieši pie šīm te manām pārmaiņām. Un tā kā man pašai ir 51, tad pie manis uz klātieni, uz nodarbībām, es vadu klātienēs Skrīveros, Aizkrauklē un Jaunjelgavā, nāk ļoti dažāda vecuma sievietes, nāk no 30 līdz pat 75 gadiem. Un man kā jogas pasniedzēja šis ir ļoti tāds liels izaicinājums to nodarbību izveidot tādu, lai būtu interesanti gan tai jaunākajai dalībniecei, gan arī ļoti saudzīgi šai te vecākajai dāmai. Un
Mans princips ir tāds, ka es pielāgoju jogu tieši konkrētam tam cilvēkam, ķermenim, nevis otrādi. Jo bieži vien mēs esam redzējuši internetā šīs skaistās bildes, kā vajadzētu, jā, kādai pozai vajadzētu izskatīties, bet ir ārkārtīgi daudz pielāgojamo variantu, izmantojot dažādus palīglīdzekļus, tā, lai tiešām katrs justos labi un omulīgi. Un es tā kā arī pati ieviesu tādus ļoti jaukus šos te motivācijas variantus, kas ļoti sievietes motivē, disciplinē, jo, lai laukos pie manis nāktu uz nodarbību 10 cilvēki, 15 un citreiz pat 20, kad zāle ir pilna, man liekas, tas ir tiešām ļoti, ļoti labs rādītājs. Un, protams, kad es apguvu dažādus elpošanas pamatus un tehnikas, un tiešām elpošana ļoti, ļoti nomierina un palīdz. Šodien arī es gribēšu, lai mēs kopā visas paelpojam un lai jūs sajustu šo labumu. Un es gribētu arī mazliet jūs iesaistīt, lai jums nav tikai jāklausās, jūs uzrakstiet čatiņā cipariņu 1, ja jums ir jogas pieredze bijusi, 2, ja nav bijusi, un pagaidām šos 2 cipariņus uzrakstam. Vai nu 1 vai 2. Man interesē, kā ir ar jums. Vai tu tagad redzi pati to čatiņu? Jā, redzu. Okay, labi. Oi, tikai, ka es viņu gribu, tad tūlītās. Tā, 2, 1, 1. Cik jauki, kad ir jogas pieredze, brīnišķīgi. Un par to muguru es pat nezinu, man it kā ir bijušas muguras problēmas, bet šobrīd nav, tā kā es neielikšu to trīnieciņu, bet vispār ir bijusi pieredze ar sāpošu muguru, vairāk tā kā spranda. Jā, nu lūk, un tad ielieciet pārējos cipariņus, vai jums sāp mugura, vai ir problēmas ar iegurni, vai ir slikts miegs, un vai jūtaties stīva. Slikts miegs, sāp mugura, jā. Jā, 3, 6, jā, 3, 4, 5, 6, jā. Nu re, un visus šos jautājumus var risināt joga. Jā. Paldies, dāmas. Jā, un tagad es gribu arī iesaistīt jūs tādu mini elpošanas praksi. Un tiešām es pati stāvu kājās, bet es pieļauju domu, ka jūs pārējās sēžat. Tad jūs apsēžaties uz krēsla tā, lai jums būtu taisna mugura, lai jūs dikti neiegāžaties krēslā iekšā, un lai kājas jums ir uz grīdas, lai jums ir tāda tiešām stabilitātes sajūta, un nekādā gadījumā nesasprindзiniet ķermeni. Esat pilnībā atbrīvota, relaksēta, nedomājot par to, ka tagad kaut kas tāds notiks. Ja? Mēs paelposim Nadi Šothana 1, tā ir attīrošā elpa, un darīsim tā, es jums izstāstīšu. Ja? Rādītāju pirkstu un vidējo pirkstu jūs uzliksiet uz pieres, ar īkšķi aizspiedīsiet labo nāsi, un 3 reizes ieelposiet un izelposiet ar kreiso nāsi, un tad jūs aizspiedīsiet ar zeltnesi kreiso nāsi, atvērsiet labo un izelposiet un ieelposiet 3 reizes ar labo nāsi, pēc tam noņemsiet roku nost un paelposiet ar abām nāsīm. Ja? Un necentieties neko dikti tā sasteigt, vienkārši cenšties, lai šī ieelpa jums ir lēna plūstoša un izelpa mazliet garāk, cenšties šo izelpu pagarināt.
Un tad varam arī sākt, jūs varat sākt šādi elpot, un es jums tikmēr vēlos izstāstīt, kad cilvēks ikdienā neelpo vienlaicīgi ar abām nāsīm. Nāsis mainās vai nu pēc 90 minūtēm vai pēc 120 minūtēm, un tas arī ietekmē mūsu šo te prāta stāvokli. Un tas arī dara tā, kad mēs vienu brīdi esam ļoti aktīvas, citu brīdi mums nāk miegs. Un jūs elpojat vienkārši mierīgi, plūstoši, un es jums vēlos izstāstīt to, par ko mums atbild kreisā nāsa. Kreisā nāsa mums ir tā, kas atbild par mēnesi enerģiju, ja, jo mēs esam cilvēki ar enerģiju. Un kreisā nāsa ir vēsa, mierīga un sievišķīga. Tā atmodina labo smadzeņu puslodi un aktivizē parasimpātisko nervu sistēmu. Un tas palīdz atpūsties, sagremot un atjaunot. Tātad kreisā nāsa, ja jūs nevarat iemigt, ja jūs man šeit rakstījāt, ka jums slikti, tātad gribat uzlabot šo te miegu, ja, ka slikti guļat. Tad šādi te jūs vienkārši varat aizspiest labo nāsi, apgulties uz muguras un vienkārši pēlpot caur kreiso nāsi, ja? Ielpa un izelpa. Tas jums ļaus atpūsties un iemigt. Un es domāju, ka tagad jūs jau esat beigušas elpot, pēlpojiet ar abām nāsīm, un tad arī uzrakstiet čatiņā par šīm te sajūtām, kādas jums ir pēc šīs elpošanas prakses. Savukārt es ātri izstāstīšu par labo nāsi, ka tā ir kā saule, silta, aktīva un vīrišķīga. Tā iedarbina simpātisko nervu sistēmu, kas modina, silda un liek darboties un koncentrēties. Un, piemēram, ja jums ir kāda atbildīga sapulce, tas tiešām ir pārbaudīts, šo es mācu savām jogas meitenēm. Ja jums ir jāuzstājas, ja jums ir jākoncentrējas, tad jūs aizspiežat savu kreiso nāsi un šādi ieelpojat un izelpojat caur labo nāsi. Tas tiešām aktivizēs jūsu šo te simpātisko nervu sistēmu un modinās jūsos šo te enerģiju, jūs varēsiet labāk sakoncentrēties. Tā, kā jums iet, ko jūs man rakstat, kā jūs jūtaties? Tā, labi. Tā tad vēlreiz, meitenes, uzliekam tātad šo te rādītāju pirkstu un vidējo pirkstu starp uzacīm, aizspiežam ar īkšķi labo nāsi un ieelpojam caur kreiso nāsi. Un izelpojam caur kreiso nāsi. Tagad veicam tad visas kopā. Atkal ieelpojam caur kreiso nāsi. Un izelpojam lēni plūstoši caur kreiso nāsi. Atkal ieelpojam caur kreiso nāsi. Un lēni plūstoši izelpojam. Sajūtiet, kā atlaižās spriedze, noteikti ķermenis kļūst siltāks. Tagad aizspiediet ar zeltnesi kreiso nāsi, atveriet labo un ieelpojiet caur labo nāsi. Un lēni plūstoši izelpojiet. Jūs pat varat aizvērt acis, lai tiešām sajustu tikai savu ķermeni un šo elpu ķermenī. Ieelpojam caur labo nāsi un izelpojam. Ieelpojam un izelpojam. Un vēl vienu reizi. Un izelpojam. Un tagad noliekam roku nost. Un 3 ieelpas caur abām nāsīm. Ieelpojam.
Un lēni plūstoši izelpojam un sajūtiet, vai jums elpa apstājās krūškurvī vai aiziet tālāk uz vēderu, un vēders piepūšās kā bumba. Ja? Ieelpojam un izelpojam lēni plūstoši, cenšamies izelpu pagarināt. Un vēl vienu reizi ieelpojam un lēni plūstoši izelpojam. Un tagad pavērojiet, kāds ir jūsu prāts, kā jūtas ķermenis. Jā, un uzrakstiet šo sajūtu čatiņā, kā jūs jūtaties. Sajūta, ka brīvāk elpot, jā. Un kāds ir prāts? Vai izdevās prātu nomierināt? Šīs gan ir tikai 3 ieelpas. Pirmais, kas ienāk prātā, stabilitāte. Jā, ļoti labi. Ļoti labi. Jā, mierīgs prāts. Un redzat, mēs te paelpojām burtiski 2 minūtes, un jau ir tāds brīnišķīgs efekts. Jā, un es vēl gribēju pateikt par to online jogu. Es atcerējos, kad es jums tagad liku to elpošanu, kas man pietrūka, kad būtībā es biju tajā online jogā, un tas cilvēks, kas man bija pretī, viņš nezināja neko par manu veselības stāvokli. Viņš nezināja, kas viņam ir pretī. Ja? Viņam ir vienkārši kaut kāds cilvēks, kurš viņam ir samaksājis naudu. Un man šādi tas nav pieņemami. Jebkura sieviete, kas nāk pie manis uz jogu, vai nu online, vai klātienē, man ir sagatavota. Vispār man patreiz ir iesnas, bet kā par brīnumu izdevās labā ieelpošana. Nu, redz, cik brīnišķīgi, jā. Iesnām arī var tikt vaļā, ir arī citas elpošanas tehnikas, tieši tā. Nu, lūk, un man ir tā tad izstrādāta šī te veselības aptaujas anketa, kurā es uzdodu sievietēm jautājumus, viņas man atbild. Un pēc tam es arī ar viņām sazinos un pajautāju, kas man ir ārkārtīgi svarīgi. Kāds ir sievietes nodoms, kāpēc viņa nāk uz jogu? Ja? Un es arī šie te nodomi, protams, ka mainās laika gaitā. Ja? Un es arī šodien uzdevu savām meitenēm, tātad man ir šie te 4 čati, jo es vēl vadu arī rīta jogu. Un es uzdevu meitenēm jautājumus čatiņā, kāpēc viņas nāk uz jogu un kas ir viņu nodoms. Ja? Un dominē visvairāk atbildes uzlabot muguras locītavu un vispārējo ķermeņa veselību, atbrīvoties no spriedzes un stresa, iemācīties nomierināt prātu un gulēt labāk, un vēl būt kopā ar līdzīgi domājošām sievietēm, sagatavot ķermeni un prātu pārmaiņām, piemēram, menopauzē, premenopauzē, stresā vai atjaunošanās. Tā kā, lūk, kādi ir šie te nodomi manām dāmām, kas nāk uz jogu, un tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo es veidoju šo kopienu, šo vidi, kur sievietes ir gaidītas, kur viņas vēlas nākt un vēlas būt. Ja? Tas man ir ļoti, ļoti pašai svarīgi, un tāpēc es arī cenšos šo dot savām dāmām. Tā mums jāiet uz otru pusi. Jā, un jūs noteikti jau zinat, kas notiek sievietes ķermenī pēc 50 gadiem. Protams, ka tās ir hormonu svārstības, tas ietekmē arī elpu, miegu, muskuļu tonusu, emocionālo stabilitāti. Un svarīgi tiešām ir nepretoties šīm pārmaiņām, bet tās atbalstīt ar elpu un kustību, jo elpa mums ļoti, ļoti daudz palīdz. Ar elpu mēs mācam tātad prātam atbrīvoties, atslābt un
kad sievietei tiešām sākas šīs te simptomi, ja, vai nu premenopauze vai menopauzes posmā, viņas ķermenis mainās, un tas ir pilnīgi dabīgi, ja. Mums tiešām tas ir jāpieņem, un tāpēc ir ļoti svarīgi tieši šajā laikā sajust šo te atbalstu un saikni ar sevi, savu elpu, un arī iegurni, jo arī ļoti, ļoti mainās sievietes iegurnis, ja? Parādās jau tādi simptomi kā urīna nesaturēšana, piemēram, pie šķaudīšanas, ja? Un tas tiešām ietekmē visu mūsu veselību, gan sirds ritmu, gan arī šo te mierīgo prātu. Un elpa ir kā tāds iekšējais termometrs, kas atspoguļo tiešām mūsu nervu sistēmas stāvokli. Jo tiklīdz mums parādās šie simptomi, mēs sākam ļoti sekli elpot. Un ja mēs sekli elpojam, tad pātrinās arī sirds ritms, līdz ar to arī sirds no tā ļoti cieši, ja? Un iespējams jau kāds sāk uzreiz ķerties pie zālēm, bet šo visu var tiešām normalizēt ar elpošanu. Un tiklīdz mēs sākam tā dziļi un apzināti ieelpot un izelpot, un to ieviešam savā praksē, tad arī šie te hormoni līdzsvarojas, miegs kļūst dziļāks un pazūd nemieris, kas bieži vien ir šajā vecumā. Un par ko man arī meitenes čatā, es viņām katru reizi pēc nodarbības nākamajā dienā pajautāju, kā viņas jūtās, kāds ir miegs, un visas kā viena raksta, ka pēc jogas miegs ir vienkārši brīnišķīgs. Un tagad tās dāmas, kas man atbildēja, kad ir pieredze ar jogu, kā jums ir, ierakstiet, vai jums ir labs miegs pēc jogas? Dāmas, ierakstiet, lūdzu, kāds jums ir miegs pēc jogas? Jā, vienmēr. Redzat, cik brīnišķīgi. Ļoti labi. Un es arī vienmēr savām meitenēm saku, kad šis nav laiks par novecošanu, jā. Tas ir par atmodu, jo kad mēs atgūstam saikni ar savu elpu, ar savu ķermeni, ar savu iekšējo mieru, tad dzīve sāk elpot citādāk, dziļāk un brīvāk, un mēs jau varam sākt savaldīt savas emocijas. Mana pieredze bija pirms 20 gadiem. Lūk, gluži kā es sāku pirms 20 gadiem. Jā, un tiešām šī te regulārā prakse palīdz justies dzīvai, sievišķīgai un vieglai. Un šodien, kad es gatavojos uz šo te nodarbību, es arī sameklēju tos mītus, ko man rakstīja meitenes čatā sākumā, kad viņas man rakstīja, vai es varu nākt uz jogu, jo es neesmu lokana. Un man liekas, tas ir vislielākais mīts, un man tas ir kā tāda sarkanā lupata, jo es nesaprotu, kāpēc visi iedomājas, kad uz jogu jānāk tikai lokaniem cilvēkiem, ja? Jo joga vispār nav par lokanību. Joga ir par mūsu iekšējo pasauli, par iespēju ieskatīties sevi, būt mierā ar sevi, būt atbildīgiem par savu dzīvi, jo mums ir katrai šī te sava dzīves pieredze, un mēs ar to nākam uz jogu, un mans tiešām tāds kā jogas pasniedzējs uzdevums ir justies jums labi, justies jums pieņemtai, un galvenais man patīk, kad pēc jogas, kad mēs apķeramies, samīļojamies klātienē, tad meitenes ir tik priecīgas, ka viņas saka, un man sanāca, un es varēju, un viņas saka, man tik ļoti patīk, ka jūs mūs uzslavējat, ka jūs pasakat, ka jums viss labi izdodās. Jo es tiešām ļauju meitenēm sajust sevi, es neju viņas nelaboju, jo mans uzdevums ir ar vārdiem viņas vest, lai viņa iztaisno muguru, lai viņa neuzrauj plecus, un es nekādā veidā neiejaucos šajās darbībās, jo sievietēm ir jāsajūt pašām, kā viņas jūtas, un
Jā, un tad vēl, ko es gribu jums pastāstīt, kad es gatavojos uz šo te Zoomu, es atradu tādu brīnišķīgu, ko es te ātri arī izrakstīju, kad ir tādi pētījumi veikti par jogas ietekmi uz veselību. Un es pat saskaitīju veselus 15 punktus un gribētu arī jums nolasīt, cik tas tiešām ir brīnišķīgi, ja mēs šo te visu varam ar mīlestību veikt, ar mīlestību pret sevi, saskaņā ar sevi, jo vēl es gribu uzsvērt, ka joga ir tas brīnišķīgais veids, tas instruments, ko mēs varam pielietot, jo mums katrai ir sava ķermeņa masa, katrai ir šī te sava bagāža, un mēs nevaram sev nodarīt pāri, jo mēs jau ikdienā sadzīvojam gan ar saviem ķermeņa apjomiem, gan ar visu. Un tas ir brīnišķīgi, ka mēs nevaram sev nodarīt pāri, jo daudziem ir tāds stereotips, ka viņi nenāk uz jogu, ka viņiem šķiet, ka viņš neatbilst tiem parametriem, kas tur ir tātad interneta vidē, jā. Un, jā, kā jau es teicu, ka es vienmēr parādu atvieglotos variantus un visu pārējo, un tad lūk, joga uzlabo asinsriti, mazinās sirds slimības, cilvēki pamazām kļūst lokanāki, uzlabojas stāja, uzlabojas gremošana, stabilizē sirds ritmu, normalizē asinsspiedienu. Man pat ir viena dāma, kas vairs nedzer asinsspiedienu zāles. Cilvēki kļūst laimīgāki, izstrādājas serotonīns, laimes hormons. Joga palīdz saklausīt sevi, tādējādi mazinās ķermeņa apjomi un mazinās arī svars bez diētām. Tāpēc, ka cilvēks dzīvo harmonijā ar sevi, viņš iemācās sevi saklausīt, un viņš pats izanalizē, neviena neuzspiests, ja? Jo tiklīdz mēs kaut ko no sev atņemam, tā mēs tiešām tiecamies pēc tā. Un joga tieši ir tas, kas palīdz sevi saklausīt un analizēt sevi, vai es to gribu vai negribu, un tādā veidā mainās šie te ēšanas paradigmi, un tiešām cilvēkiem krīt svars bez jebkādām diētām, stabilizējas nervu sistēma, nav vairs tādas trauksmes sajūtas, nav arī tieksmes pārēsties, jo mēs jau esam iemācījušies sajust savu ķermeni, mēs analizējam, kā mēs jūtamies, ka mēs esam pārēdušies un vai mēs šo vēlamies vai nevēlamies. Tāpat uzlabo koncentrēšanās spējas, jo esam šeit un tagad, pateicoties elpai. Uzlabo reakcijas spēju, līdzsvaru, uzlabojas atmiņa, vairāk var iegaumēt, ja, jo mēs esam tajā brīdī, kad mēs nodarbojamies ar jogu, tā ir atpūta visam ķermenim, bet tāpat laikā ļoti arī mūs mobilizē, uzlabo balansu un vispārējo koordināciju, un joga ļoti nomierina, jo jogi cenšas veikt mazāk ielpas un garākas izelpas. Un tieši šai izelpai mūs izdodas nomierināt savus nervu sistēmu. Un jūs jau noteikti zinat, ka prāts strādā 24 stundas arī tad, kad mēs guļam, un tad pateicoties šai elpošanai, mēs varam sevi nomierināt. Joga palielina un paaugstina pašapziņu. Ja? Jo tiklīdz mums kaut kas sanāk, mēs arī sev tā kā vairāk sākam ticēt. Joga māca būt pateicīgiem, iemāca būt līdzcietīgākiem, saprotošākiem. Joga dod spēku, un jogas cilvēki uzņemas atbildību par savu dzīvi, jo viņi ir disciplinēti, ja? Jo tiklīdz tu sāc nodarboties ar jogu, tev patīk šīs sajūtas, šis vieglums, šis miers, un tu līdz ar to arī tā kā sāc neviļus arī mainīt kaut ko citu savā dzīvē. Uzlabo veselību,
mazāk cilvēki sāk lietot zāles, jo viņi saprot, ka ir arī kaut kādi citi varianti. Un arī astmas slimniekiem ļoti palīdz. Jā, man arī ir jogā astmas meitene. Tā kā, jā, tas arī ļoti, ļoti palīdz. Un ar ko tad sākt? Vienkārši nedomājot, vai tas man der vai neder, jā. Vienkārši ir jāsāk ar 10 minūtēm dienā. No sākuma, protams, kad elpa, pilnā jogas elpa, kad mēs izelpojamies, mēs sajūtam, nomierinam ķermeni, tā kā atgriežamies pie sevis, sajūtam, kā mēs jūtamies, viegla stiepšanās, apzināts miers, un joga pēc 50 tās tiešām ir tādas mierīgas kustības, lēnas, kas ļoti, ļoti palīdz mums iztaipīties, jo es jums ieteiktu arī, piemēram, ja jūs mostaties ar modinātāju, nelikt uzreiz no gultas, vispirms kārtīgi iztaipīt pēdas, piemēram, šādi atliekt pēdiņas vienu, otru kārtīgi, rokas izstiept virs galvas, kārtīgi izstiepties, ja? Pastaipīties pa labi, pa kreisi un sajust to ķermeni, un tikai tad lēnām, lēnām mosties un teikt savam ķermenim, ka ir šis te rīta cēliens, kad jums ir jāceļās. Jā, un ja ir iespējams, protams, arī iet uz klātienes jogu, ja nav, tad uz online jogu, kur ir kaut kāds arī kopienas atbalsts, un galvenais ir regularitāte, ne tā intensitāte, kaut vai tās 10 minūtes dienā, bet lai jums tas būtu. Un šodien es jums arī varu īstenībā piedāvāt no sevis tādu bezmaksas elpošanas izaicinājumu, ko es rīkoju 5 dienu garumā. Tas sāksies jau pirmdien, 10. novembrī, slēgtajā Facebook grupā, 7:05 no rīta, 10-15 minūtes. Mēs kopā mācīsimies ar meitenēm, kas jau tur ir pievienojušās, šo te pilno jogas elpu. Un katru rītu būs šī mana vadība, un tajā Facebook grupā jau ir salikti video par elpas testu, par šo te nodomu, un arī kā tā pilnā jogas elpa ir jāveic, ja dažādi pamācošie materiāli. Tā kā, ja jums ir interese, droši uzrakstiet čatiņā. Es tad, kad vairs nešērošu šo te ekrānu, tad es jums varēšu arī čatā ielikt to linku, kur jūs varat droši pievienoties šai te bezmaksas grupiņai un sākt 10 dienas no rīta elpot, lai varētu maksimāli jums arī palīdzēt. Jā, un tad es esmu izveidojusi savu online studiju Hatha joga ar Daci. Studija ir ļoti jauna, viņai ir tikai gads, un tur ir gan īsie, gan garie video. Un tad, kad man pašai bija meniska operācija un es nevarēju dzīvot bez jogas, tad es apguvu vēl vienu tādu papildus tā kā atzaru jogai, krēsli jogu. Un tā ir brīnišķīga joga, kad vienkārši darbība notiek uz krēsla. Un tas arī ir ļoti, ļoti tā saudzīgi un burvīgi, kā šo te izkustēšanos var ieviest savā dzīvē. Tāpat tur ir arī atjaunojošā joga. Tā ir tāda joga, kad mēs lielāku laika periodu pavadam kādā konkrētā pozā ar visādiem atbalstiem. Jā, tur arī ir šāda nodarbība ieraksti. Un šīs te nodarbības ir pa konkrētām tēmām, tā kā tā online studija ļoti pārskatāma. Tur būs gan joga gremošanas sistēmai, gan muguras lejas daļai, kaklam un plecu joslai, ieguriņa veselībai, stājas uzlabošanai, līdzsvaram, spriedzes mazināšanai un arī attīstīt ķermeņa lokanību. Nu, lūk, tas par manu jogu. Un vēl šodien es vēlos jums dāvināt, ja jūs iegādājaties šodien, 7. novembrī, abonementu hatha.lv, kas ir šī mana mājaslapa,
viņi maksā 24 eiro. Tad es ar jums sazināšos un arī pievienošu jūs rīta online jogai, kas notiek Zoomā otrdienu un ceturtdienu rītos no 6:30 līdz 7, pusstundu, 2 reizes nedēļā. Un mēs tur iekustinam ķermeni, sākam ar elpošanu un šādā veidā arī kopā pajogojam. Un jā, caur šīm te regulārajām un praktiskajām sirsnīgajām nodarbībām es mācu, kā pāriet uz to sajūtu, ka vajadzētu, uz to, ka es daru. Un jā, mācu arī, kā ieviest mieru savā dzīvē un disciplīnu, bet caur vieglumu ikdienā. Un tiešām aicinu jūs, kad nav jābūt perfektai, nav jāgaida pareizais laiks vai pareizā diena, lai sāktu. Svarīgi ir sākt, lai kļūtu brīvāk savā ķermenī un prātā. Un kad sieviete elpo apzināti, viņa sāk elpot dzīvi, jo jūs jau noteikti zinat, kad vispār visa gaisotne mājās ir atkarīga no tā, kā jūtās sieviete. Un ja sieviete ir komfortā ar sevi, ja viņai patīk, kā viņa izskatās, kā viņa jūtās, jo īstenībā es jums varu atklāt tādu lietu, kad es nejutos sievišķīga ļoti ilgi. Man tiešām nebija tādas sajūtas, kad es esmu sievišķīga. Man trūka šīs sajūtas, lai es uzvilktu kleitu, jo man to nekad neviens nebija mācījis, bet pateicoties jogai, visas šīs sajūtas izkopjās, un es tiešām ticu, ka katra no mums var justies mierīga, skaista un dzīvības pilna jebkurā vecumā. Galvenais ir tikai sākt un jā, tā kā gaidu jautājumus, bet es redzēju, ka bija kaut kāds komentārs. Droši jautājiet. Man gan patīk, ka man pienāk klāt un pielabo, ja nepieciešams, jo pats jau īsti nevar saprast, vai es izstiepies pareizi, vai ķermenis ir ieņēmis pareizu pozu. Jā, šim apgalvojumam ir divas daļas. Jā, es teicu, ka es parasti neiejaucos šajā cilvēka pielabošanā, jo es cenšos viņu vadīt ar vārdiem. Un es stāstu tik tālu, kamēr tas cilvēks saklausa un saprot, kā tas ir jādara. Jo saprotiet, kā ir ar to pielabošanu, jo ir tā, ka, es nezinu, kāda jums ir pieredze, bet kā jau es teicu, tad, kad es gāju uz jogu, man neviens nekad neprasīja ne par manu veselības stāvokli, ne to, kā es jūtos, vai man ir bijušas kādas operācijas, vai man nav bijušas, vai es kaut ko varu vai nevaru. Un tāpēc tā pielabošana, tas ir tāds ļoti delikāts jautājums, jo es zinu, ka manām meitenēm daudzām ir problēmas ar pleciem, un viņa nekad tev, piemēram, šo te roku, kad taisa kaut kādu pozu, viņa nekad to plecu nedabūs tur, kur viņam ir jābūt. Tāpēc es arī uzsveru, ka mana joga nav par šo pareizo kaut kādu tur to apgalvojumu, kā tam būtu jābūt, ja? Bet mana joga ir par to, ka tā sieviete dara tik, cik viņa var izdarīt. Un tas ir pats svarīgākais, lai cilvēks nāk ar prieku par to, ka viņš kustās un viņš var. Tas ir šis, pēc 50 nav svarīgi, vai tu vari aiziet perfektā, piemēram, bērna pozā, jā. Es viņām uzreiz pasaku, ja pierīte neiet līdz paklājam, palieciet apakšā 2 blokus vai grāmatas, tā lai maksimāli jums atbrīvojas pleci, atbrīvojas muguras lejasdaļa. Tātad mana kā pasniedzējas uzdevums ir izdarīt tā, lai nevis laustu šo cilvēku, bet lai viņam iedotu šos palīgu līdzekļus, lai viņš var un lai viņš jūtas tai pozā maksimāli ērti. Tā kā jā. Lūdzu, jautājumi? Es tad varbūt uzdošu jautājumu, varbūt citas vēl padomās kādu jautājumu.
Man ir tā, ka es esmu gan to jogu mēģinājusi, kā pie Līgas Ozols, kā es tev stāstīju, gan cigunu, gan arī paklausot ieteikumam, ka pēc 50 ir jāaudzē muskuļi, spēka vingrojumus dažādas. Un beigās es nedaru neko pilnvērtīgi, bet man ir tāds no visa padruskai komplekts, kas es nezinu, vai tas ir labi vai nē, bet vingrojums, ko es sajūtu, ka tie man dara, tad es viņus tā kā tādā apvienoju un arī ne katru rītu atzīšos, bet tomēr pavingroju. Cik tas ir labi vai slikti, tas ir Jā. viens jautājums, apvienot dažādus, un otrs varbūt uzreiz par tām būtiskajām atšķirībām tieši no joga un ciguna. Zini, es nepārzinu cigunu, es tev nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu, bet es tev varu par apvienošanu teikt, ka noteikti var apvienot jebko, kas cilvēkam patīk, kas sagādā prieku. Tu vari darīt visu, tu vari nūjot, tu vari staigāt svaigā gaisā, tu vari braukt ar velosipēdu, tu vari peldēt baseinā, var iet uz, piemēram, baseinā uz kaut kādām šīm ūdens aerobikām, uz jebko. Visu, kas cilvēkam sagādā prieku, to visu vajag darīt. Ja? Bet man šis stāsts šodien bija vairāk par to, ka es gribu iedrošināt sievietes, ja viņas nekad nav bijušas uz jogu, lai atnāk, izmēģina un saprot. Un vairāk tā kā tiešām, piemēram, ko es gribēju pateikt, kad sievietei 50 plus ir ļoti svarīgi tieši iemācīties elpot. Jo, piemēram, tieši ar elpu, jo mēs varam izdarīt ļoti, ļoti daudz, ko es mācu savām meitenēm, ko viņas arī izmanto. Jā, par šo nāsu mainību es stāstu, jo jogā ir elpošanas veidu daudz un dažādi, un tad es stāstu, kuru izmantot, kurā brīdī labāk. Un man prieks, ka viņas to izmanto, jā, jo joga nav tikai par āsanām un par šo te, joga ir par visu kopumu, par to, kā mēs jūtamies un sākt pamazām, vienkārši sākt ar elpošanu. Un tad jau pamazām arī šī te jebkura prakse. Un tad vēl man gribētos teikt, ka ja nav tās disciplīnas, tad tu pati arī atbildēji par to, ka nav šīs te motivācijas, jo es uzskatu, ja kaut ko tu esi nopirkusi, tad tas cilvēks, no kura tu esi nopirkusi, viņš ir atbildīgs par to, lai tu ieietu tur un izdarītu. Ja? Lai arī, kā ir, es arī savām meitenēm, es viņām ielieku čatā, es viņām ielieku ierakstu, es pajautāju, kā jūs jūtaties, vai jums izdevās šodien pieslēgties, vai jūs skatījāties ierakstu, nav, piemēram, atbildes, tad es atkal pajautāju, kas bija pa šķēršļiem, un tad viņas man sāk atvērties un iet uz sarunu, kad diena ir saspringta, kad aizgulējos. Tas viss ir normāli, bet un tā var aiziet 1-2 nedēļu, bet 3. nedēļā viņa saņemās un viņa pieslēdzās un sāk pamazām, sāk, un tad arī sāk lasīt tās atsauksmes, kā pārējās jūtās, un tas ļoti samotivē, jo, protams, ka cilvēks pēc dabas ir slinks, un, protams, ir ceļš tagad tumšajā laikā, lai ietu kaut kur no mājas 7 vakarā, piemēram, uz jogu, tur ir jābūt ļoti lielam gribas spēkam, jābūt ļoti lielai šai te motivācijai, par ko es arī tāpēc prasu cilvēkiem, kāpēc viņi nāk uz jogu, un ja viņš ir šo motivāciju sevī atradis, tad viņš arī nāk un dara. Paldies! Es noteikti gribēšu pieteikties elpošanas izaicinājumam, un iespējams mēs to linku varam nosūtīt reizē ar ierakstu visām, kas ir pieregistrējušās. Jā, droši varam. Es varbūt varu beigt šērot to savu ekrānu. Varbūt vēl kādai kāds jautājums? Un tad es varēšu ielikt jums arī to linku, meitenes. Gribat linku uzrakstiet? Pamēģināt elpošanu.
Tā, nu, rekur es ielieku, jūs paskatieties, vai jums izdodas viņu iekopēt sev. Es viņu ieliku čatiņā, jūs pamēģināt viņu, vai jums izdodas iekopēt, tad varētu, ja kas Ingrīda pēc tam ar ierakstiņu arī aizsūtīs to linku uz to slēgto grupiņu. Jā, tā ir slēgtā grupiņa, pavisam droši. 7:05 mēs sāksim, jo tas laiks ir 7:05 tāpēc, kad man no rītiem ir šī rīta joga līdz 7. Un tāpēc katru rītu mēs sāksim 7:05. Jā, un tas būs tajā Facebook grupā. Es iziešu laivā, es jums stāstīšu, vadīšu jūs, kas jums ir jādara. Būs arī šis dienas nodoms un motivācija, un tad arī šie ieraksti paliks. Ja, tā kā, ja gadījumā tiešām kāda aizgulēsies, tad arī vispār nav uztraukumam nekāda pamata. Droši varēs ieiet grupiņā un izelpoties. Tikai arī, ieteikšu noskatīties tur tos visus materiālus, kas ir svarīgi, jo tieši šo elpu, ko mēs mācīsimies šīs 5 dienas no 10. novembra, tā ir pilnā jogas elpa, kas ir diafragmālā elpošana, un tur ir ļoti svarīgi, lai ir tukša dūša. Šo elpu var veikt vairākas reizes dienā, bet galvenais, lai jums ir tukšs kuņģīts, un tā ir tā sajūta, kad jums jau tā kā gribās ēst, ja? Tad jūs varat šo te elpu elpot. Jā, un tā kā tur tos video materiālus arī noskatāties līdz pirmdienai, viņi gan ir īsi un tā. Nu, tā kā tā. Lūdzu, kādi jautājumi? Droši, meitenes, varat uzrakstīt čatiņā. Es jau nospriedu pievienoties grupai. Nu, redz, cik brīnišķīgi. Tad jau ir tas links, izdodās jums. Jā, viņš atvērās, labi, jā. Ļoti labi. Un pēc tava stāstītā man jau atkal gribās pāriet uz jogu. Jā, jo es atceros, ka bija forši. Nu, re, brīnišķīgi. Vajag tikai sākt. Nu, es jūs apstiprināju. Man tā šķiet, ja? Es izgāju vienkārši no Facebook. Jā. Lūdzu, meitenes, jautājumi. Vai nu viss ir skaidrs, vai nekas nav skaidrs. Jā. Jā, Sandra jūs droši varat. Arī vienojās. Droši varat man uzdot jautājumus, varbūt arī pēc tam privāti, ja vēlties. Noteikti arī piefiksējāt kontaktus un tā. Varbūt kādi tepatās netālu dzīvo, var nākt uz klātienes jogu, Skrīveros, Aizkrauklē vai Jaunjelgavā. Jā, tā kā man prieks, kad laukos arī ir iespēja dāmām iet uz jogu, ka viss nenotiek tikai Rīgā. Jā, es tad jums arī pievienoju, meitenes. Jūs tad esat tur grupā. Jūs noteikti ieiet un piespraužat to grupiņu, lai jums viņa ir redzama. Viņa tā arī saucas
5 dienu elpošanas izaicinājums. Jā, rīt tikko Rainu es apstiprināju. Nu, lieliski, tad jau mēs turpināsim un tiksimies elpošanas grupā. Un Jā, ierakstiņu tad tiksimies nosūtīšu. elpošanā pirmdien. Paldies jums, dāmas, ka bijāt kopā. Es ceru, ka bija arī kaut kas vērtīgs. Un galvenais ir atrast kaut ko tādu, to aktivitāti, kas jums tiešām sagādā prieku, gandarījumu, kas jūs bagātina un kas tiešām jums tajā brīdī ir nepieciešams. To es jums ļoti novēlu. Un ja jūs tā kā vēlaties un kaut kas jūs tā kā attur, tad galvenais ejiet uz priekšu un darat, un jums viss izdosies. Paldies jums liels! Paldies, manuprāt, bija ļoti noderīgi un arī iedvesmojoši. Tā kā paldies un visām dalībniecēm arī. Un tad gaidiet ierakstiņu un tiekamies elpošanā un iespējams arī jogā. Jā, paldies uz tikšanos!